Bet ko mēs pamanījām, un tas bija patiesībā šis atspēriens, kas notika tikko, bija ļoti, ļoti svarīgi, jo es pilnībā nemelošu no rīta. Tirgus neizskatījās superīgi, ja mēs runājam tieši par Bitcoinu, kaut kāda atsevišķa altcoin izskatījās, to mēs arī rādīsim. Bet vispār Bitcoins, ja mēs pavērojam, tātad mēs joprojām esam tādā īstermiņa aptrendā, veidojot augstākas šīs augšas un augstākas šīs apakšas, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet ko mēs pamanījām to, ka potenciāli šeit mēs redzējām zemāku šo augšu, kas bija kā viena no indikācijām, ka varētu tirgus krist, ja mēs redzēsim tātad turpinājumu uz leju. Bet ļoti, ļoti priecīgi esam par šo kāpumu, un kāpēc tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka pirmkārt mēs esam tikuši augstāk par šo augšu, tātad turpinam šo aptrendu. Es nesaku, ka no šīs vietas mēs iesim tikai un vienīgi augšā, bet tas, kad aptrends joprojām nav salauzts, un mēs varam šo ceļu mierīgi turpināt.